Labdien, cienītie kolēģi! Mans vārds ir Mārtiņš Daugulis. Es esmu Rīgas Strateņu universitātes docents un pētnieks. Un man ir liels prieks šodien faktiski kalpot kā moderatoram tādā pietiekami nopietnā, vismaz vizuālā formātā galdā, vai ne? Proti mums šodien ir koalīcijas veidošana precīzijas medicīnas vai precīzijas veselības attīstībai Latvijā. Un šīs notikums iezīmēs vairāku iespēju logu kategorijās, proti gan veselības aprūpē tiek attīstīti redzējumi par stratēģisku redzējumu, kā veselības aprūpī veidot. Mūsu dienas kārtībā politiskajā, tā skaitā un rīcība politiskajā dienas kārtībā ir arī Nacionālā attīstības plāna nākamā cikla veidošana, kur jautājumi par atsevišķu nozaru attīstību absolūti iekļaujās. Un, protams, arī kā tas vienmēr mēdz būt, runājot par šiem te push and pull faktoriem no pašas nozares, no pacientu organizācijām, no industrijas, no ārstniecības, nāk šī te vajadzība rast ietvaru koordinētai darbībai un rīcībai, attīstot precīzijas veselību Latvijā. Tas arī ir iemesls šodien, un kāpēc mēs pulcējamies fórumu ietvaros, un ņemot vērā, ka visi mūsu runātāji pie šī galda ir ārkārtīgi, kā mēs teikt, personības ar gravitāciju un nospiedumu savā sfērā, tad mūsu spēles noteikumi būs diezgan strikti. Spēles noteikumi ir tādi, ka mēs sāksim ar Melbāržu kungu redzējumu un prezentāciju par Amčam izstrādāto viedokļa redzējumu par precīzijas medicīnas attīstību Latvijā. Pēc tam mēs uzklausīsim veselības ministrijas redzējumu par precīzijas medicīnas ietvaru, un tad mēs pievēršamies ļoti koncentrētam sarunu ciklam, kur mūsu koalīcijas dalībnieki katrs varēs izteikt viņu prāt prioritāros elementus, 1, 2, 3, lai mēs virzītos uz precīzijas medicīnas un veselības ietvara radīšanu Latvijā. Dienu mēs noslēgsim ar to, kā izveidosim mazu pieskatīšanas komiteju. Tā nebūs īsti stīringa komiteja, tā būs drīzāk tāda tiešām pieskatīšanas komiteja, kas uzrauga, lai mēs izējam no šīs dienas ārā ne tikai ar labām domām un izskanējušām frāzēm, bet arī ar tādu uzraudzību tālākām darbībām un soļiem. Kā arī, protams, pirmo soļu loģika, ko mums vajadzētu darīt, lai šis formāts neapstātos un dzīvotu uz priekšu. Mēs visi esam lielas personības, un tieši tā iemesla dēļ katru no jums mēs mudinam šodien izteikties caur savas pārstāvētās institūcijas un arī pieredzes prizmu, jo tikai kopā mēs veidojam šo starp industriju, starp nozaru sadarbību un precīzijas veselībā un medicīnā, tikai tā mēs varēsim virzīties uz priekšu. Un, protams, sarunu laikā, pēc tam, kad būs izteikušies mūsu pārstāvi pie galdiem, mēs dosim arī iespēju izteikties cilvēkiem zālē, un tiem, kas ir aicināti uz šo te koalīcijas veidošanu, bija iespēja arī iesūtīt jau savu redzējumu caur slaido QR kodu, jau gatavojoties prezentācijai, un patiešām šo materiālu mēs arī izmantosim, lai pēc tam kādu nodomu protokolu vai papīru pēc šīs dienas piefiksētu un varētu virzīties uz priekšu. Tas būtu ievada vietā. Es došu vārdu Robertam Malbārdam, kurš pārstāv divas institūcijas, gan Amčam, gan arī Bērnu onkoloģijas fondu. Un, lai mēs mazliet nojauktu tādu svētā vakarēdienu izjūtu, kas man ir radusies skatoties uz šo, tikai paplašinātā Jēzus mācekļu kontekstā, tad sanāk, Staņevičs kungs ir Jēzus, un es esmu Jūda. Tā tas mēdz būt. Tāda aplausi, lai varam labi sākt šo sarunu. Jā, paldies. Labdien. Amerikas Tirdzniecības palātas vārdā man tiešām prieks sveikt gan šī apļā galda dalībniekus, gan arī auditoriju. Un, kā jau Mārtiņš minēja, pārstāv divas organizācijas šajā diskusijā. Viens ir Amerikas Tirdzniecības palātu, kur mēs gada sākumā izveidojām veselības darba grupā apakšgrupu tieši veltīt precīzijas medicīnai, un grupā iesaistījās ļoti daudz, teiksim, cilvēki, un kopš gada sākuma mēs arī skatījāmies, diskutējām, kur mēs esam šobrīd, kas varētu būt nākušie soļi, un arī kā rezultāts tapa šis viedokļu ziņojums, ko es arī īsi parādīšu prezentācijā. No otras puses, es ļoti daudz no sava laika un enerģijas veltu arī Latvijas Bērnu onkoloģijas fondam, un fondam ir vairākas atbalsta programmas, atbalstot bērnu slimnīcu, pacientus,
Un tiešā veidā izdodās saskarties ar šī brīža situāciju, kur jau mums ir, teiksim, reāls pielietojums gan diagnostikā, gan arī mērķterapijās. Un daudz, kas ir tiešām pēdējos gados jau paveikts, iespējas nākotnē ir vēl lielākas. Un varbūt tad par to mūsu viedokļu ziņojumu. Mēģināšu. Par Amerikas Tirdzniecības palātu. Tā ir industrijas organizācija, kas apvieno vairāk kā 150 biedrus no dažādām jomām. Protams, galvenais uzsvars ir uz ekonomikas izaugsmi, investīciju piesaisti, bet arī šeit, skatoties par jautājumu par veselību, mums ir ļoti aktīva veselības darba grupa. Mēs skatāmies arī par jomām, kur Latvija varētu izcelties, kur ir potenciāls mums arī piesaistīt, arī iespējams arī precīzijas medicīnai, investīcijas, kā arī par sabiedrības veselību, jo sabiedrības veselība ir ļoti aktuāls arī ekonomikai un biznesam, lai mums ir darba spēks, lai cilvēki, kas ir aktīvi var darboties arī un būt ekonomiski aktīvi. Un par... Es atvainojos. Mēģināšu, jā. Tad īsumā par ziņojumu, tad mums ir bijuši vairāk jau arī pozīcijas dokumenti, mēs tieši arī esam skatījušies par cilvēku kapitāla attīstību. Un par politikas prioritātēm, tad, kā jūs minēju, protams, pamatā tās ir biznesa, industrijas, tirdzniecības veicināšana, investīcija veicināšana, kopīga uzņēmējdarbības vidas uzlabošana un cilvēku kapitāla attīstībā, jeb vesela cilvēku sabiedrība. Un ļoti aktīvi mums ir veselības aprūpas darba grupa, kas apvieno ļoti daudz dažādas uzņēmumus, un kā jūs minēju, mums ir arī atsevišķas apakšgrupas, kur mēs darbojamies. Un par mūsu pozīcijas dokumentu, ja viedokļu rakstu šeit varat, ja kāds nav iepazinies, varat droši nofotografēt QR kodu, kā arī mūsu mājaslapā ir pieejams šis dokuments gan latviešu valodā, gan angļu valodā. Un tā mūsu vēlme bija, teiksim, pastīties tiešām uz šo jautājumu visaptvaroši, gan no zinātnes pētnieciskā viedokļa, no veselības aprūpas viedokļa, arī izmaksu efektivitāti un arī par datiem, par reģistriem, par infrastruktūru. Un tad mūsu tas galvenais mērķis bija aicināt, rosināt, teiksim, diskutēt par šo jautājumu, kā arī sanākt visiem kopā un šāda grupas apjoma, šādā, teiksim, sastāvā, kur ir gan pacientu pārstāvi, gan veselības aprūpe, gan politikas veidotāji, mēģināt tomēr kopīgi, gan šodien, gan tuvākajā laikā, definēt varbūt virsmērķi, rīcības plānu vai ceļakārti iezīmēt, kur mēs esam šobrīd, kas varētu būt tie nākušie soļi, par juridisko regulējumu, gan par biobanku likumu, kurš šobrīd tiešām aktīvi ir procesā un cerams, ka jau nākošais gads tiks pieņemts, gan arī datu otrreizējās izmantošanas likums, kas ir ļoti svarīgs, veselības dati, dažādi reģistri, ētikas jautājumi, ļoti svarīgi arī šajā gadījumā, un kopumā sabiedrības izglītošana, informēšana, kas par precīzes medicīnu, kas tas ir, kāds iespējas tas dod. Un, protams, arī sadarbības veicināšanu gan starp klātesošajiem, gan arī kopumā arī iesaistot. Un tad galvenās rekomendācijas, kas mums ir 3 mūsu ziņojumā, tas mūsu rekomendācija, ka precīzes medicīnai ir jābūt vienam no strateģiskiem mērķiem, ja mēs runājam par nacionālas politikas veidošanas dokumentiem, kas vairāk no tiem ir tapšanas stadijā šobrīd, kā arī izvērtēt precīzes medicīnas pilotprojektu, vienu vai vairākus, ko mēs varētu, teiksim, pat tiešām tuvākajā laikā realizēt, un aicināt tiešām veidot šo grupu, lai kopumā diskutētu, dzirdētu viedokļus, dzirdētu, teiksim, kas jūsuprāt ir varbūt tās prioritārās jomas, kas ir lielākie izaicinājumi un kas ir tie veidi, kā mēs varētu kopīgi sadarboties. Tas īsumā viss. Paldies! Paldies Melbāržu kungam! Ļoti labi, un lai mēs sadzirdētu arī redzējumu no veselības ministrijas perspektīvas, Sanita Janka šodien ir pie mums un arī sagaidam ar aplausiem. Var no vietas runāt kā apaļā galdā. Labdien, prieks visus jūs šodien redzēt. Tas, ko es no veselības ministrijas puses vēlos teikt,
Mēs jau esam spēruši pirmos soļus šai virzienā, un es domāju, ka mums noteikti nav jāapstājas. Mums tiek veidoti diezgan apjomīgi plānošanas dokumenti uz doto brīdi. Izstrādes stadijā ir jaunais onkoloģijas plāns, sirds asinsvadu plāns, kur arī mātes un bērna plāns, kur arī šīs te precīzijas medicīnas soļus arī mēs iestrādātu. Bet tas, ko es redzu no veselības ministrijas puses un no politikas veidotāju puses, kad uz šo jautājumu ir jāpaskatās visaptveroši, gan no ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem un stratēģiem, kas tad mums ir jāizdara, jānošprauž virziens, un tad vienkārši ir jāizvēlās, ar ko tad sākam, kurā virzienā ejam vispirms, jo naudas, lai mēs visu uzreiz iegūtu, protams, mums nebūs, bet tas mums jāizdara visiem kopā, ir jāpieņem šie lēmumi attiecīgi arī par infrastruktūru un normatīviem aktiem, un arī pacientiem ir jābūt informētiem par šo te virzienu, kurā mēs attīstamies, bet katrā gadījumā veselības ministrija atbalsta šo virzienu, un mēs esam gatavi sadarboties. Paldies! Paldies! Aplaus! Izskanēja būtiskākie atslēgas vārdi. Esam gatavi sadarboties, un naudas visam nebūs. Tas ļoti labi. Mēs uzturam tādu tā teikt, maksimāli neformālu gaisotni, jo konteksts diezgan formāls, un tagad katram runātājam runājot, mēs varam neaplaudēt katram, ja? Jo tad viņš būs ļoti, ļoti tāds gandrīz kā svētku pasākums. Labi, lai nebūtu arī tā, ka mēs ejam pa apli, jo tas tad, kamēr šeit runās, tikmēr tā daļa būs jau mazliet zaudējusi fokusu un uzmanību, mēs tādā dzīvā veidā mēs paceļam roku, nodibinam acu kontaktu un izsakam savu redzējumu, un kamēr mēs aprodam ar šiem te spēles elementiem, tad par prioritātēm jūsu skatījumā, un kas traucē, un kas palīdz sadarboties. Jo tas ir būtisks elements, ka šī attīstība un ietvers bez savstarpējas sadarbības nebūs iespējama, tāpēc uz to mēs uzliekam šajā dienā uzsvaru. Un es atļaušos privileģētā un sarunātā kārtā, teikšu kā ir, bet vērsties pie Abulkunga. Izskaties, ka jūs pamodāties šajā brīdī, kas mēs vērsās. un varbūt tad pavisam īsi un koncentrēti, kas būtu prioritārs šajā skatījumā, jūsuprāt, un kas varbūt ir tās lietas, kas traucē un kas varbūt iespējo sadarbību. Lūdzu. Jā, paldies, Martiņ. Mazliet negaidīt sākt, bet labi, tad tā daļa, ko es izlaidīšu, kāpēc precīzijas medicīna, es domāju, ka nav vērts sludināt visiem jau kristītajiem, un līdz ar to, man liekas, pietiek ar to, ja kāds redzēja rīta atklāšanas sesijā to bērnu video, tad es domāju, ka tas jau vien ir atbild uz daudziem jautājumiem, bet ir, protams, vēl daudz cits lietas. Par to, kas traucē, jeb kas būtu jārisina. Droši vien nevar teikt, ka ļoti traucē tagad, ja? jo skaidrs, ka mēs ejam uz priekšu, mēs risinām, bet kas tad būtu jārisina? Man galvā ir vairāk bloki, un es mēģināšu kaut kādu praktisku, varbūt tās piemēru uzreiz ielikt no tā, ko saskaramies. Tad pirmais ir vajadzīga šī pētniecības, lai cik tas neskanētu, tur augsts plaukts šī sadarbības tīkla un infrastruktūra šiem sadarbības tīkliem. Konsorcija, jeb kā mēs viņus saukt. Ja. Un skaidrs, ka tā ir varbūt arī individuāla iniciatīva, kur satiekās divi partneri un veicina un paši nodibina šo sadarbības, bet mums, piemēram, kā kapitāla sabiedrībām, kā slimnīcām, ir joprojām aktuāls jautājums par līdzfinansējumu. Kādā veidā, teiksim, mēs esam šādos projektos, kādā veidā mēs līdzfinansējam. Tā ir viena lieta, ļoti konkrēti. Tālāk, protams, vēl viens infrastruktūras elements ir tās pašas biobankas, sekvencēšana tā tālāk. Paņemsim biobankas. Izdevies parunāt ar diezgan daudz cilvēkiem, tā skaitā vakar mums viesojās arī biobanka eksperti slimnīcā. Tas, ko vismaz šobrīd es skaidru zinu, ka nav neviena modeļa, ko mēs varam nokopēt. Neviens nav pateicis, ka mūsu biobanku, viss tas tīkls vai biobanku veidošana ir ideāli, paņemiet no mums un būsiet laimīgi. Tā nav. Bet viss sāk ar nopūt, kā jūs to uzturēsiet. Ja, un tad līdz ar to arī tas ir mūsu jautājums, kā mēs to uzturēsim, no kura
resursi, skatos Sanit, vai tas būs veselības ministrijas, tie būs citi resursi tā tālāk, bet šī ir ļoti būtisks jautājums, lai kaut vai sāktu domāt par to, kad mēs veidojam tās biobankas slimnīcās. Sekvencēšana arī, protams. Dati, pilnīgi noteikti, un te ir jautājumi gan par pārvaldību, gan par viņu analīzi, un atkal, teiksim, ar kuru resursu mēs to darīsim. Ar to resursu, kas mums domāts ir pacienta ārstēšanai, būs pa īsu, ticiet man. Tātad tur ir vajadzīgs kaut kas vēl, lai tas nekļūtu par šķērsli. Ja, un, protams, resursu pētniecībai kā tādai. Nu, tas būtu infrastruktūra resursu, tas bloks. Otrs ir regulācija. Regulācijā ir vairāk elementi, Roberts pieminēja ētiskos, to ir ļoti daudz, īpaši mēs runājam par bērniem, daudz neizrunātās lietas vienkārši šobrīd. Un tas nav tikai mums, šie jautājumi ir aktuāli jebkurai Eiropas valstī, es gribētu teikt, un ne viss tur ir tiešām skaidrs, kur tās robežas vilkt un kā to iesaistīt. Un šie jautājumi ir ļoti būtiski, viņi sākt runāt tagad. Pirms vēl, es nezinu, notiek kaut lielāka naudas ieguldījuma, tāpēc, lai nebūtu tā, ka tad, kad ir risinājumi, ir naudas ieguldījumi vispārējais, bet nav izrunāti ētiskie faktori, un tie kļūst par vienkārši bremzējošiem. Tā kā tā saruna ir ļoti relevanti, un arī sabiedrības izglītošana tajā tēmā ir ļoti relevanta, lai veidot sabiedrības uzticību. Tiesiskie elementi ļoti svarīgi, viss, kas ir saistīts ar to pašu datu piekļuvi, ja. Somijas, piemēram, Health Data Authority, labi, slikti, nu, kaut kādam lēmumam būs jābūt arī mums, tas pats biobanku jautājums ar piekrišanām un tā tālāk. Tad vēl, jā, sadarbības. Mēs sakam, ka sadarbības, bet starp ko sadarbojamies. Nu, mēs esam kapitāla sabiedrība, valsts kapitāla sabiedrība, bet sadarbība jau, protams, ir ar dažādiem partneriem. Tā skaitā ar industriju, tā skaitā privātiem. Vai tur ir tas rāmis, kas šobrīd atļauj visas šīs sadarbības veiksmīgā veidā? Es teiktu, ka nē. Jā, un tur ļoti daudz tādu pelēko zonu, kas var radīt jautājumus, un tad vai tur no resursu liederīguma un vispārējais, un kapitāla sabiedrības valda padoma atbild par visu, un tā kā tur ir ļoti daudz jautājumu, jo mēs patiesi gribam, kad precīzijas medicīna tur ir. Rīcība plāns, tātad es domāju, ka precīzijas medicīnai kaut kur ir jāparādās arī tajos rīcība politikas dokumentos, iespējams kādā sadaļā vairāk, kādā mazāk, bet bērniem tur jābūt ir noteikti. Ja. Un vēl viens ļoti praktiska lieta, tas, ko mēs darām šobrīd, ja, mēs, kaut vai mūsu precīzijas jomā, tātad mums ir diagnostiskais pārsvejs, ja, kur mēs darām lietas, lai mēs diagnosticētu. Un sanāk tā, ka mēs nevienmēr liederīgi izmantojam līdzekļus, jo mēs atsevišķi ir saucamais pētniecības pārsvejs, kur mēs īstenībā dublējam lietas. Ja mēs darītu kaut ko, kas apvieno abas divas un pateikt, ok, šitik daudz ir vajadzīgs diagnostikai un pārējais ir pētniecībai, un varētu sadalīt to resursu, kaut kā nošķirt to resursu. Nevis teikt, jūs nedrīkstat jaukt kopā, ja, tad mēs nevaram izsakot, kur tā nauda aiziet. Rezultātā šobrīd mēs maksājam divreiz. Mēs maksājam par diagnostisko un paralēli daram vairāk nekā vajadzīgs arī pētniecībā. Nu labi, un tad pēdējais ir tiešām tas izglītošana cilvēki. Es domāju, mēs tik daudz runājam par pētniecības kapacitāti, viņi vienkārši ir jāatlicina tam laiks resursu, kuru patiesībā kapitāla sabiedrībām nav. Nav tā resursa, nekādā veidā viņš nav bijis veidots, tas viss ir caur projektiem, caur nenormālo cīņu. Sabiedrības izglītošanas pieminēju. Vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt, inovācija izglītošana arī, bet vēl viena lieta, mēs pagājušajā nedēļā bija pediatrijas mūsu bērnu slimnīcas 125 jubileja, nācās paskatīties uz priekšu, uz nākamajām 125, un viena no tēzēm bija ļoti skaidra, ka pediatriem ģimenes ārstiem būs daudz vairāk jāzina par genomu. Ja, tad nāks vienkārši cilvēki un teiks rekomendātas analīzes un tā. Līdz ar to tā ir vēl viena lieta, ka mums jau tagad ir jāsāk ļoti nopietni izglītot visi, nevis tikai tie, kas ļoti specifiski darbojas ar tēmu, bet daudz plašāks speciālistu loks par šiem jautājumiem. Tas es ceru, ka es iekļāvos. Nezinu, cik tu man atvēlēji. Paldies, noteikti. Pēc ķermeņa valodas es redzu Olga Valciņa ir nākamais runātājs, lūdzu. Labdien! Olga Valciņa, Onkoloģijas pacientu organizācija apvienība. Gribu sakt ar to, ka pacientiem progress vienmēr būs par lēnu. Pacientu galvenais uzdevums visās sistēmās ir spiest, presēt un pieprasīt, un tas ir tas, ko mēs arī vienmēr darām. Bet attiecībā uz precīzijas medicīnu skaidrs, ka onkoloģijā šim šobrīd ir viens no vislielākajiem pielietojumiem vispār.
Un pirmkārt, runājot par prioritātēm, inovācijas pie pacientiem nonāk par vēlu, lēmuma pieņemšanas ceļš droši vien, ka ir par garu, un tas, kā mēs redzam, ko varētu darīt attiecībā uz ātrāku inovāciju nonākšanu pie pacienta, ir mainīt gan lēmuma pieņemšanas procesu attiecībā uz izmaksu efektivitāti, tātad veselības tehnoloģiju novērtējums. Mums jau ir jāmaina pētījumu vide, lai klīniskie pētījumi atbilst jaunajai precīzijai stratēģijai, tie ir jauna tipa klīniskie pētījumi, lai kā draplaika klīniskie pētījumi. Mēs runājam par datu bāzēm, kurām ir jābūt, protams, ka sekundārai datu izmantošanai, bet vēl svarīgāks ir biobanku jautājumā, kā jauniegūtie dati no pacienta paraugiem pat pēc pāris gadiem nonāks atpakaļ pie pacienta. Jo iespējams šīs jaunās zināšanas, kuras kāds zinātnieks savā attālā institūtā ir ieguvis, var palīdzēt tam pacientam, no kura tas paraugs ir nācis, izglābt dzīvību. Un tas ir tas, ar ko vēl ne visi zinātnieki ir tikuši skaidrībā, un visas šīs pseidonimizācijas un anonimizācijas sistēmas biobankās mums nespēja nodrošināt, ka datus saņem atpakaļ pacients, un viņš var pieņemt lēmumu, ko viņam darīt. Otra lieta, kas attiecās uz precīzijas medicīnu, ir sistēmas izglītošana, ko jau Abolkungs minēja, bet mēs runājam ne tikai par onkologu izglītošanu, mēs runājam arī par maksājumu aģentūru cilvēku izglītošanu, tātad Nacionālā veselības dienesta cilvēkiem ir jāsaprot, kas un kā notiek, ir jāsaprot pacienta ģimenes ārstam, bet jaunajā precīzijas ekosistēmā pacientiem ir jākļūst daudz vairāk iesaistītiem lēmumu pieņemšanā. Ja esošajā medicīnā mēs Latvijā diezgan droši varam teikt, ka mums ir paternalistiska pieeja pacientu ārstēšanā, ja, tad ārsts un veselības aprūpes sistēma ir augšā un kaut kur lejā ir pacients, kuru ārstē, tad precīzijas medicīnā pacientam ir jābūt daudz izglītotākam, daudz vairāk iesaistītam, un tas, kas mums kā visai sabiedrībai un kā precīzijas medicīnas sistēmai ir jādara, mums ir jāveicina pacientu neatkarība rīcība, pacientu iesaiste gan savā ārstēšanā, gan sistēmas attīstībā kopumā. Tās ir 3 lietas no mums, no Onko-alianses. Tātad jauna tipa klīniskie pētījumi, veselības tehnoloģiju novērtējums, izmaksu efektivitāte, sistēmā dziļās apmācības un pacientu iesaiste un veicināšanu uz neatkarīgu rīcību. Paldies! Paldies Olgai Valciņai. Jā, kurš nākamais vēlās? Profesors Leja un pēc tam Kloviņkungs. Jā. Jums nav balss, tā teikt, ar mikrofonu. Paldies, balss šādam mērķim laikam ir ļoti vajadzīgi, es mēģināšu. Jā, paldies. Es gribētu drusku reflektēt to, ka mums pirms jaukajām pusdienām bija arī saruna un ar to pieredzi, kāda ir Skandināvijas valstīs, ne tikai Skandināvijas valstīs, arī mūsu kaimiņos Lietuvā. Vakar Briselē notika dalību valstu pārstāvu tieši par onkoloģiju sanāksmi, kur arī, piemēram, Bēļģija raksturoja par to, kā viņiem ir veidojusies šī te precīzijas medicīnas infrastruktūra un ļoti mērķtiecīga un plānveida. Un es gribētu sākt ar to, ka tiešām jautājumi, kas radās, un Mārtiņš Dauguls jau pieminēja vairāk kārt savā uzrunā, ka laikam ir jārunā nevis tikai par precīzijas medicīnu, nevis tikai par precīzijas medicīnu onkoloģijā, kā mēs ļoti bieži to saprotam, bet tātad par precīzijas veselību, kas ietvertu jau profilaksi, kas ietvertu dzīves stila datus, tātad tur ir daudz vairāk nekā tikai genoma dati, kam, protams, ir ļoti būtiska nozīme. Un tātad tas viss sākās ar šo te datu pieejamību un, acīm redzot, arī likumdošanu, sākot ar otrreizējo datu apstrādes likumdošanu, tad ar šiem jautājumiem, kas saistās, atkal mēs varam reflektēt no Dānijas pieredzes, kur viņu tāds liels starts ir bijis ieguldījums, privāts ieguldījums no Novo Nordisk, bet kādā veidā mēs to juridiski sakārtojam šīs te attiecības ar industriju, ar privāto sektoru, tātad te ir šie te lieli jautājumi. Un atgriežoties pie tā, ko Bēļģi teica vakar, ka šī te stratēģija, ko viņi ir veidojuši, ir visaptveroša,
visaptveroša tādā jomā, ka tā ir gan medicīna, gan veselība, gan prevencija, diagnostika, bet arī šis te likumdošanas rāmis, izglītība un zinātne. Un acīm redzot, tam jābūt apvienotam vienā stratēģijā. Tas nevar tā, ka kaut kas mums pa daļām ir iekļauts vienā un otrā plānā, tas acīm redzot nestrādās. Ir jābūt vienotai stratēģijai un arī vienotai pārvaldības grupai, kas ar to darbojās. Un atkal atgriežoties pie kolēģi no Skandināvijas teiktā, kur šajās grupās ir iesaistīti visdažādāko līmeņu pārstāvi, speciālisti, tātad no acīm redzot tādā veidā, bet varbūt drusku oponējot pacientu viedoklim, protams, mēs gribam, lai viss veidojās maksimāli ātri, bet šādu te ekosistēmu viņi vienkārši fiziski nevar izveidot ļoti ātri, viņi ir jāveidojas pakāpeniski un ļoti pārdomāti, bet noteikti piesaistītam laika rāmim un ar piesaistītu plānošanu. Tā kā acīm redzot, stratēģija, pārvaldība un plānošana laikā ir tie būtiskie faktori, kas būtu ļoti svarīgi. Paldies! Paldies! Jā, tiešām šī rīta sesijā bija pieredzes par to, ka tajā mirklī, kamēr būvē zināšanu lauku un vienošanās savā starpā, ka tur Dānija atzina, ka ir sasteigusi, un tad viņiem bija grūtības, bet tad, kad lēmums ir pieņemts, tad gan bez kavēšanās un ļoti ātri, ja? Tāda ilga cerēšanās un ātras laulības, tā mēs varētu teikt. Labi, kurš nākamais? Jā, lūdzu, Loņkungs. Nu, pirmkārt, es tiešām pievienojos visam iepriekš sacītēm, jo manuprāt, tālākiem runātājiem jau būs grūti neatkārtoties, bet es varbūt gribēju sākt ar to, ko mums noteikti nevajadzētu darīt. Laikam mums nevajadzētu darīt, nevajadzētu dibināt precīzijas medicīnas centru, vai ne? To mēs, jo ja mēs tā iesim, tad mums viņš ilgi un gari veidosies. Ja? Es domāju, ka tās prioritātes ir drīzāk jau skatīties jau gandrīz vai jau uz esošajām aktivitātēm, esošajiem projektiem un katram, kuru pārziņā tas ir vai nu jomas vai pat institūcijas pārziņā un meklēt, kur ir tās iespējas, kā mēs varam kaut ko ielikt jau tagad no tām esošajām aktivitātēm. Un kā viens piemērs no mūsu jomas, ja, kad mēs tieši tā arī pašlaik veidojam mūsu genoma referenci, Latvijas iedzīvotāju genoma referenci, kur sākotnēji bija vienkārši domāta kā tāds kā apkopojums par genomiem, kur tikai apkopoto informāciju. Pārskrinējot to laukumu, mēs saprotam, kad uzreiz jau var izveidot to sistēmu, kas nodrošina vairākas lietas. Par to, ko arī Valciņas kundze minēja, pieņemsim, kāpēc, lai netaisām tādu sistēmu, kurā uzreiz jau arī pats dalībnieks var piekļūt, autentificējoties saviem datiem, viņus izmantot un tādā garā, un tieši tā tas notiek. Tāpēc es domāju, un tas vēl jau vairāk atsauc uz to, ka tiešām nebūs tādas tik lielas naudas, lai izveidotu to kaut kā pilnīgi no jauna. Es domāju, pirmais ir tiešām pārskrinēt to laukumu, kur ir tie elementi, kurā nedaudz papildinot, nedaudz varbūt mainot plānus, mēs varam visi darboties. Un skaidrs arī gribētu uzsvērt to, ka noteikti tā dalīšana diagnostikā vai pētniecībā, tas ir kaut kas tāds, kas var novest tikai neceļos. Ja? Mums ir tiešām jāatrod no abām pusēm, un šeit gan datu sekundārā lietošana, gan tieši otrādi saprast, ko no pētniecības var izmantot, un daudzas lietas ar pareizi to darot var izmantot arī medicīnā, tā ka tas, manuprāt, ir tas, kur mums jāiet, un ja mēs gribētu, manuprāt, vēl nobeidzot viens no tādiem lieliem mērķiem, skaidrs, ka mums jāstrādā pašiem priekš sevis, lai gan prevenciju, gan diagnostiku uzlabot, bet viens no mērķiem, manuprāt, ir, ka mums vajadzētu padarīt, ka mums visas iespējas daudz lietas attīstīt tā, lai mēs Latviju padarītu par tādu kā testa laukumu un ieinteresētu gan kompānijas, gan lielus konsorcijas nākt šeit un darboties. Un to man šķiet mēs varam padarot mūsu sistēmu draudzīgāku ārpus lietotājiem. Paldies liels. Kieps kundze, lūdzu.
Jā, paldies, Agrita Kieva, Rīgas Stradeņu universitātes zinātņu prorektori. Es arī paturpināšu jau Kloviņa kunga iesākto par jau esošajiem pasākumiem, kurus, manuprāt, ir šobrīd tas īstais brīdis, kad mēs viņus varam iegriezt tā, lai viņi nestu maksimālo rezultātu arī šajā jomā, par ko runājam šodien. Bija liels prieks dzirdēt Veselības ministrijas valsts sekretārs sacīto par to, ka ir lieli es atvainojos Sanitas Jankas sacīto. Dara arī automātisks paaugstinājums izskatībā. Jebkurā gadījumā bija liels prieks dzirdēt to, ka ir vaļā vairāki apjomīgi politikas dokumenti. Un ko mēs visi klātesošie zinām par politikas dokumentiem, ka tie ir maz mums palīdzoši, ja tenīs rīcību programmās nav uzreiz iekšā pasākumu īstenošanai. Un Veselības ministrijai ir valsts pētījuma programma, kas ir jauns un, manuprāt, tāds vēsturiski brīnišķīgs solis, ko Veselības ministrija ir spērusi, un jaunā valsts pētījuma programma būs jau jāuzsāk no 26. gada, kas faktiski nozīmē, ka jau šobrīd ir jādefinē jaunās prioritātes, jaunās tēmas, un tad, ja šobrīd ir vaļā māte un bērns, ja šobrīd ir vaļā citi tematiskie dokumenti, tajos visos var salikt tos pētījumus, kas ir saistīti ar precīzijas medicīnu. Tas būtu milzīgs solis pareizajā virzienā. Ar šo tieši saistīts ir jautājums ar speciālistiem, ar to, ka es domāju, ka katrs no klātesošajiem var liecināt, ka tanī brīdī, kad mēs kaut ko gribam darīt, un tieši katrā organizācijā mēs atduramies pie tā, ka mūsu ir tik ļoti maz. Un šeit tad arī ir ļoti gudri mums pašiem jāizmanto tie resursi, kas mums ir. Piemēram, ja mums ir šīs valsts pētījuma programmas sadaļas, kur ir precīzijas medicīnas tēmas, tad mūsu doktoranti specializējas šajās tēmās un savu studiju laikā strādā šajos projektos. Un vai šie projekti noris vienā vai otrā vai trešā slimnīcā, vai viņi noris kādā no pētniecības institūtiem, tas jau ir tematiskais jautājums, teiksim, atbilstības jautājums, infrastruktūras nodrošinājuma jautājums. Bet tā tēma ir tā, kas šo cilvēku padara piederīgu šeit. Un tad tikai arī no savas puses par datiem, to esamību, pieejamību pētniecībai, ja slimnīcās, tur, kur dati rodas un viņi arī paliek, nebūs šī te finansiālā nodrošinājuma šo datu apstrādēju un atvēršanai pētniecībā, tad mēs universitātēs un pētniecības organizācijās nekad netiksim pie viņiem. Un kamēr tas mums nav uz galda, tikmēr es teiktu, mēs jau esam 3. fórumā un mums tie riteņi griežās tādā mīkstajā zemē un uz priekšu neiet. Paldies! Paldies. Secībā, kā es ieraudzīju Staņēviča kungs un tad Dr. Hegmana. Labi, paldies. Jā, labdien, Normans Staņēvičs, Rīgas Austrum Kliniskās universitātes valdes priekšsēdētājs un neapšaubām piekrītot un cenšoties uzbūvēt tālāk iepriekšējo runātāju teikto un iesākot varbūt ar mazu ierobežojumu, mēs Latvijā esam mazāk kā 2 miljoni. Tomēr Latvijā katru gadu 11,000 pacientu tiek diagnosticēta onkoloģiska saslimstība. 80% no šiem pacientiem tiek ārstēta Austrum Kliniskā universitātes slimnīcā. Un ļoti ierobežotos tomēr finansiālos šajā telpā, kas ir pieejami, ir nepārtraukti jāmeklē risinājumi vairāk efektīvākiem ārstniecībai un diagnostikai mūsu pacientiem. Un tāpēc arī jau runājot par to, ka nav jau tā, ka mēs esam uz balts lapas, patiesībā diezgan daudz, kas izdarīts. Un arī pacientiem ar onkoloģisko saslimstību liels solis bija 21. gadā mūsu slimnīcā sāk strādāt patoloģijas un sekvencēšanas daļa, kur mēs sākām jau to darīt. Un pagājušajā gadā tika veikti 1715 ģenētiski izmeklējumi, kas patiesībā ir ļoti daudz. Tas ir vienā slimnīcā pie mums, un lai gan 80% no šiem izmeklējumiem ir priekš pacientiem no Austrum slimnīcas, tomēr arī tas tiek darīts citām kliniskām universitātes slimnīcām Latvijā. Un es domāju, ka divas būtiskas lietas, kuras es gribētu piebilst šajā kontekstā, ir
ir ņemot vērā ierobežoto cilvēku skaitu, un cilvēku skaits ir ierobežots tai skaitā, lai mēs varētu speciālistus un līderis, kas tieši onkoloģiju attīstīs, un otrs ierobežoto finanšu resursu vidē, kur mēs strādājam. Manuprāt, ir ļoti būtiski saprast to, ka mēs koncentrējam konkrēti onkoloģijā pieaugušo sekvencēšanu un pētniecību vienu vietu, kur ir šīs zināšanas tiek veidotas un apvienotas ar klīnisko darbu, jo viņas nav atdalāmas. Un manuprāt, arī ļoti svarīgi ir tas, kad vairāku šobrīd onkoloģisko lokalizāciju terapijas perspektīvā viņa jau kļūst līdzīgāk retajām slimībām, kas nozīmē to, ka tieši šī pētniecība, kas ir vajadzīga un izpēta, kas ir vajadzīga pirms tam, lai piemērotu šo terapiju, jau faktiski ir unikāla. Un tāpēc vai nu tā var būt sākot no pilna genoma sekvencēšanas vai atsevišķi pētniecības, tad tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un es domāju, ka šīs zināšanas un pieejamība mūsu valstī ir sākus attīstīties, un viņa noteikti ir mērķiecīgi jāpiepildina tieši ņemot vērā to sietu, pa kuru runāja Ābolkungs, par to, kad ir šie soļi, uz kuriem tas jāskatās. Un skaidri ir jāapzinās tas, ka gan cilvēku ziņā, gan finanšu ziņā mēs esam ļoti ierobežoti. Tāpēc šim jābūt ļoti mērķiecīgi. Paldies. Paldies, profesor Hegmane. Lūdzu. Labdien, paldies. Es esmu Alinda Hegmane, onkologs ķīmijterapeits. Es reāli saskaros pieņemšanā ar pacientiem, kuriem ir veikta nākamās paudzes sekvencēšana, tad man ir priekšā šī te atbilde, un man ir jārunā ar pacientu, un jāizskaidro, ko tas nozīmē, un kādas ir pacienta iespējas. Un sākot ar šo, tad, ja mēs runājam par resursiem, bija pētījums, kur tika neselektēti, testēti pacienti, un viņiem tika nozīmēta terapija, tāda tika atrasta. Ieguvums bija 1% pacientu. Jāskatās, kādi ir finansu resursi pret ieguvumu. Diez vai Latvijas apstākļos mēs varēsim atļauties sekvencēt pilnīgi visus, un ja mēs sekvencējam, tas pacientu neārstē. Ja mēs kaut ko atrodam, pretī ir jābūt terapijai, kurai ir jābūt apmaksātai. Es domāju, pacientam viena pati atbilde, ka viņam ir atrasta noteikti mutācija, diez vai palīdzēs dzīvot ilgāk un labāk. Bet pie šī te visa ir grūti nepiekrist iepriekš minētajam, un ļoti svarīgi tas, ka ja mēs sekvencējam, teiksim, ja mēs meklējam un izdaram ģenētisko testēšanu, mēs atradīsim ļoti daudzus atšķirīgas situācijas vienas lielās lokalizācijas ietvaros, un šeit mēs ejam uz to, ka ir noteikti vajadzīga gan datu vākšana, gan biobankas, gan arī klīniskie dati. Tam ir jāiet kopā, un mums noteikti ir vajadzīga sadarbība gan Latvijas ietvaros, gan es domāju, ka arī Eiropas un pasaules līmenī, jo onkoloģija kļūst ar vien sarežģītāka, un mēs Latvijas līmenī nevarēsim vieni paši funkcionēt izrauti ārpus visas pārējās pasaules. Paldies. Paldies, un es aicināšu mikrofonu nodot nākamajai runātājai. Lūdzu. Labdien, doktor Rozenbach, ratoslimību doktor. Un es vēlos arī visiem piekrist, protams, bet akcentēt arī to, ka, diemžēl, ratās slimības nav tikai onkoloģija, bet arī vēl daudz citu. Un, ja mēs tā ņemam ratās slimības kopumā, tad tā ir 3. lielākā pasaules valsts. Visi cilvēki, kas sirgst ar retām slimībām, un tikai 5% no viņiem ir iespējama terapija. Un, diemžēl, mūsu pacientu kopēju reto, kas nav retie onkoloģiskie, katra individuālā pacienta terapija 10 un pat 100 reižu pārsniedz onkoloģisko pacientu terapiju. Līdz ar to tas, ko mums būtu jāmēģina darīt, ir vienoties konsorcijos un tomēr panākt kopēju cenas kaulēšanos ar citām Eiropas valstīm, jo nevienam nav noslēpums, ka mēs joprojām ievērojam pārmaksājumu salīdzinot citām retām
slimībām, par mūsu valstī, par mūsu zālēm. Mums joprojām mēs vieni paši cīnamies par saviem dažiem pacientiem, un farmācija joprojām nav ieinteresēta mūsu pacientu dēļ cīnīties un samazināt cenu. Otra lieta, ko mēs nepieminējām, reto slimību pacientiem tikai 5% gadījumos terapija ir iespējama. Visiem pārējiem ir individualizēta, ja precīzijas aprūpe, kura mūsu valstī pat neprasot milzīgs finansiālos ieguldījums ir ļoti agrīnā attīstības stadijā, un, manuprāt, viens no šīs interešu grupas mērķiem būtu sastādīt reto slimību pacientiem tādus plānus, tādas aprūpas grupas, lai pacientam būtu skaidrs, kur viņam ir jāvēršās, kāda ir šī aprūpas grupa, jo statistika pierāda, ka pacienti vislielākā neapmierinātība tieši reto slimību pacientu grupā, kuriem nav specifiska ārstēšana, ir tieši šī nezināšana, tieši tas, ka pacients vēršās pie 26. ārsta un 28 reizes stāsta pilnīgi vienu un to pašu, un mums nav līdz šim izdevies salīdzinoši šo lēto pasākumu īstenot, lai tajā brīdī, kad pie mums vēršās pacients, viņu sagaida kompetenta speciālistu grupa, kas ir ieinteresēta tieši viņa konkrētajā slimībā. Tad es uzskatu, ka tas būtu ļoti, ļoti mērķtiecīgi, ja arī šos pasākumus mēs obligazētu vai kaut kā pilnveidotu, lai pacientu aprūpe tiktu uzlabot tieši tiem, kuriem nav šī medikamentozā terapija. Paldies! Paldies! Aigariņa, lūdzu! Es esmu onkologs ķīmijterapeits un onkoloģijas ķīmijterapijas asociācijas vadītāja. Un jāsaka tā, ka pirmais, ar ko man asociējas precīzijas medicīna, tas ir jauns ceļš medicīnā, tas ir jauns ceļš uz veselību, uz efektīgu, uz izārstēšanos. Un to mēs vislabāk, protams, redzam onkoloģijā, bet jāpiekrīt tam, ka onkoloģija tiešām nav vienīgā, un šeit ir droši vien, lai mēs virzītos tālāk, ir jāsaprot, ka laikam ir jāveido, tā kā mēs veidojam šos multidisciplinārais koncīlijs, tad droši vien jāveido šī multidisciplinārā sadarbība, kur ietilps dažādi šie nozara speciālisti, institūcijas, pētniecība, un pētniecība, protams, iet kopsolī ar klīnisko praksi. Jā, mēs arī zinām otru aspektu, precīza, laba medicīna, bet viņai pretī ir vienlīdzības zīme, viņa ir dārga. Izmaksu dārga, diagnostika, terapija. Un droši vien, ka šeit ir jādomā šīs stratēģijas un kādos virzienos mēs strādājam, un droši vien, kad bez šī kopdarba mēs arī nekur uz priekšu netiksim, jo tās nav tiešām tikai biobankas, tas ir dažādi šīs ar diagnostikas metodas, aprūpe un tā tālāk. Tā kā, un vēl ir tas, kā man liekas, ir varbūt jādomā, kā mēs viņu, vai mēs viņu izdalām kā jauno ceļu virzienā uz veselību, vai mēs integrējam jau esošās nozarēs un tālāk domājam par šo finansējumu piesaisti. Runājot par pētniecību, jāsaka tā, ka pētniecība ir, diemžēl, ļoti sliktā situācijā. Latvijā bez šiem tārzem projektiem viņš reāli nav. Šīs pētniecībai nepieciešamā finansējuma, viņš ir bēdīgs, līdz ar to droši vien, ka patiešām bez sadarbības ar citām valstīm mēs uz priekšu arī šajā jautājumā netiksim. Un vēl ko es gribētu teikt, ka šī pieejamība arī, lai mēs nenošājam šo vēl vienu slikto faktoru, kad mēs jau tagad runājam par nevienlīdzību pieejamībā onkoloģijā, arī šeit precīzijas medicīna, zinot, cik viņi ir dārgi, ir jādomā arī par to. Viena lieta ir centralizēta šī pieeja, ārstēšana, diagnostika, bet tad ir jābūt arī ārkārtīgi labai šai attīstītai tīklošanai, ka šī pieejamība arī citos universitātes slimnīcās un stacionāros ir līdzvērtīga arī pacientiem, kas ārstējās tur. Paldies. Liels paldies. Jā, lūdzu. Jā, labdien. Esmu Sanita Ciņits, šodien pārstāvu Latvijas reto slimību aliansi un reto slimību jomu. Un arī gribu teikt, nezinu, vai tas ir apzināti, bet skatoties uz šo galdu pacientu pārstāvi, mēs esam tieši centrā. Man šķiet, tā ir tā ideja, kā būtu jābūt. Un iepriekš no rīta mums bija sesija par biobankām, un tur bija ļoti tāda vērtīga atziņa no Zviedrijas projekta SAMKA,
par to, ka neviens projekts nevar izdoties, ja visu pušu pārstāvi nav iesaistīti no paša sākuma un absolūti no paša sākuma un visā procesa gaitā. Līdz ar to es esmu priecīga, ka mēs arī dažādi pacientu pārstāvi esam šeit. Viennozīmīgi mēs esam svarīgi balss, mēs esam ļoti svarīgs spēlētājs gan sabiedrības iesaistē, gan izglītošanā. Un šobrīd esošais reto slimību plāns, diemžēl, neietver neko par precīzijas medicīnu, bet tā kā no 2025. gada, no 6. gada ir jābūt jaunam plānam, tad ļoti ceru, ka nākamajā plānā būs daudz punktu un aktivitāšu tieši par precīzijas medicīnu. Paldies. Jā, kurš vēlās nākamais izteikties? Lūdzu. Labdien. Labdien, mans vārds ir Eriks Miklšteins, es valdes loceklis Vīriešu veselību aliansē. Kā visas nevalstiskās organizācijas, kas šodien ir nākoši, mēs esam tilti. Tilti starp ārstiem, pētniecība un sabiedrība. Ko mēs šodien dzirdējām un par precīzu medicīnu, mēs stāstīsim tālāk mūsu organizācijas biedriem nākošos mēnešos. Šī informācija svarīga, ka mēs stāstam vieglā valodā, lai viņi var saprast. Inovācijas un medicīnas, kā mēs runājam, ļoti ātri steidzās uz priekšu, ikdien cilvēkiem nav laiks tam sekot līdz. Ja mēs varam caur mūsu organizācijas runāt ar cilvēkiem vieglā valodā, lai viņi saprot, ka medicīnas var tagad būt personalizēt uz savu pusi, varbūt viņam būs vairāk interesi savu veselību un veselības stāvoklim un mudināt griezties pie savu ārstu profilaktiskās veidās, lai uzturētu savu veselību nākotnē. Un tātad šitās tilts mums jāturpinās starp ārstiem un publiku un tautai, un mēs to varam darīt ar mūsu starptautiskām organizācijām. Paldies! Paldies liels. Jūs cēlāt roku. Padosim mikrofonu kolēģim. Sveiki visiem. Mani sauc Mārcis Nebergs, un šodien es pārstāvu cistiskās fibrozes pacientu pārstāvis esmu. Un sēžot šeit un klausoties visus runātājus, kas pārstāv dažādas organizācijas un institūcijas, un katrai institūcijai un organizācijai vai pārstāvim ir savs viedoklis attiecībā uz šo precīzijas medicīnas sistēmas un ekosistēmas attīstību Latvijā. Un man liekas, galvenais ir, domājot par šīs sistēmas, ekosistēmas attīstību, uzturēšanu un arī uzlabošanu, skaidrs, ka mums būs jāsaskarās ļoti daudziem dažādiem izaicinājumiem, gan par tiesiskajiem aspektiem, par ētiskajiem aspektiem, par līdzfinansējumu piesaisti un vēl vesela kaudze jautājumu, kas būs jārisina. Bet man liekas, pats galvenais ir, lai mums starp visām organizācijām ir veidojis kvalitatīvs dialogs, lai arī nav tā, ka procesa gaitā domājot par šo ekosistēmas attīstību, lai nav kaut kādas lietas, kas paliek vai pazūd, kā saka, tulkojumā, lai visām iesaistītajām pusēm atrast, kā saka, saskarsmes punkts dažādos jautājumos, lai dienas beigās tie pacienti ir tie, kas iegūst, lai uzlabojās viņu dzīvildze un arī tā dzīves un veselības aprūpes kvalitāte. Un man liekas, šis ir tāds labs sākums tam visam, un nobeigumā, kā savulaik teica viens sengrieķu filozofs, no nekā nerodas nekas, un es ceru, ka šis ir labs sākums, lai jums arī viss izdotos. Paldies! Paldies! Jā, lūdzu, mikrofoniņu. Turpiniet runāt. Labdien, Lauša Trovalde, lieta direktora vietniece investīciju jautājumos, un tad es par to, kur no nekā nevar rasties nekas, tad pareflektēšu par to finansējumu un investīcijām. Tad tika pieminēts gan tas, ka skaidrs, ka naudas nepietiek visam, un tika pieminēts arī tas Dānijas piemērs par Novo Nordisk investīciju veikšanu ekosistēmas arī attīstībai, tad mums Lijā no investīciju piesaistes perspektīvas ir ļoti būtiski pirmām kārtām, protams, lai būtu šī top-down pieeja, jeb būtu noteikts tās prioritātes, lai mēs arī pozicionējot Latviju, piesaistot investīcijas no dažādām lielām organizācijām, kompānijām, lai viņus šeit uzsāktu savu darbību vai paplašinātu savu darbību, veicot arvien vairāk ar investīciju šajā pētniecībā un attīstībā, mums ir svarīgi, kā nopozicionēt Latviju, jo mēs stāstot to, ka mēs medicīnas jomā mums viss ir attīstīts un mēs visur vēlamies piesaistīt investīcijas, un tas tā diemžēl nestrādā. Un tāpēc precīzijas medicīna ir lielisks piemērs,
kā esot tiešām ekscelencēm kādā atsevišķā jomā, nišā, tīpaši, ja tā ir tik ļoti orientēta arī uz nākotnes medicīnu, principā, un risina šos izaicinājumus citādāk, specifiskāk. Šis ir labs piemērs, kā arī mēs varam piesaistīt šīs investīcijas. Mēs arī pavisam nesen kopā ar prezidentu un ekonomikas ministru bijām ASV, un es tikos arī ar vairākiem biomedicīnas jomas uzņēmumiem par investīciju veikšanu šeit Latvijā. Un jāsaka, ka Latvijas reputācija ir laba, viņi zina par Latviju, viņi man arī jautāja par biobanku un visu pārējo regulējumu, jo, protams, tas ir ļoti svarīgi, kādu signālu mēs sūtam par arī dažādu regulējumu sakārtošanu, un tad mēs arī varam teiksim, prezentēt Latviju kā vietu, kur tiešām gan šīm inovācijām, gan likumdošanas jomā, ka ir šī atvērtība un šiem uzņēmumiem būs iespējas veikt dažādas aktivitātes un neizbēgam stiprināt to kopējo ekosistēmu. Tāpēc ļoti skaidrs vēstījums un vēstījums vispār ir ļoti būtisks arī šāda veida konferences, jo ar mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu visu dzīvēs realitāte ir tāda arī, ka kāda kompānija, pasaules lielie spēlētāji vairs sen neizmanto konsultāciju kompānijas, lai izvēlētos, teiksim, top 20 valstis, kurās skatīties, kur nākamo 10 gadu laikā veikt investīcijas. To dara mākslīgais intelekts. Un mākslīgais intelekts to dara tā, ka vienkārši ievāc visu informāciju, kas vispār cirkulē par valsti šajā jomā. Un ja mēs par to nerunājam, tad attiecīgi šīs valstis nav vispār šajā, tā teikt, listē vai sarakstā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi šāda veida konferences, dažādas diskusijas, parādīt to mūsu ekscelenci, jo tas tik tiešām ļoti palīdz, lai mēs redzētu varbūt nākamajos gados, ka šajā jomā tieši mūsu piesaistītie investīciju veiksmes stāsti būtu arvien vairāk, jo pagaidām top 5 tas noteikti nav no mūsu kopēja investīciju portfeļa, bet mēs strādājam pie tā, lai būtu. Tā kā, paldies no manas puses par to. Paldies. Tā secībā ekonomikas ministrija, tad es skatos uz Baibu Ziemeli, un tad tie vēl, kas grib izteikties. Lūdzu. Jā, sveicināti, Samanta Budrecka no ekonomikas ministrijas, un paturpinot tam, ko Laura tikko minēja, man šķiet tieši šis te Amčam ziņojums ir arī ļoti, ļoti labs sākums mums kā ekonomikas ministrijai, kā Lijā, kad mēs braucam un prezentējamies un arī parādīt, kas tad mums te ir. Un šķiet tajos nākamajos ziņojumos, ja, un zinu, ka noteikti tāda arī taps, tad mēs arī varam iet varbūt lielākā detalizācijā, un arī runāt par to, kas tad tiešām ir vēl specifiskāks tās mūsu nišas un tās mūsu attīstības iespējas. Vēl arī es gribēju reflektēt uz to, ko Klomiņu kungs minēja par to, ka Latvija varētu kļūt par to testa vietu. Manuprāt, un es gribēju arī noreklamēt mūsu, kā ekonomikas ministrijā, mēs šobrīd izstrādājam speciālo regulatīvo vidi. Tātad regulējumu, jeb sandbox, smilškostu regulējums, kā pazīstams plašāk. Un, manuprāt, arī iespējams to varētu izmantot nākotnē, lai īstenot šo pilotu projektu. Protams, tas ir ļoti specifiski medicīnai un grūtāk ar šiem te ētikas apsvērumiem, bet, manuprāt, laba iespēja, ko mēs arī varam izmantot, ko ekonomikas ministrija var piedāvāt. Paldies. Ziemels kundze. Tad man jāsāk vēlreiz. Nē, es domāju, mēs dzirdējām sākumu, varam turpināt. Jā. Tātad tās 3 dažādās lomas katram pacientam ir pilnīgi savādāks. Pacienta eksperts arī nevar būt cilvēks, kurš nav pacients, un arī pacienta organizācijās mēs apvienojam cilvēkus, kas ir pacienti, un mums ir svarīgi mācīt šos te pacientus, lai viņi kļūtu par ekspertiem un varētu sēdēt ar jums pie viena galda un runāt par visādām lietām, kas ir svarīgas visiem pacientiem. Otra lieta, ko es gribēju atzīmēt, ir par 90 un 10% attiecību, ka lielākā daļa no veiksmes visos projektos ir plānošana. Tāpatās arī veselības aprūpēm es joprojām, droši vien tā ir man data analītiķa aizmugure, es uzskatu, ka
ja mēs nevaram izrēķināt dažādas lietas par to, cik daudz mēs samaksājam un cik daudz mēs iegūstam no šiem izdevumiem, mēs ļoti daudz lietas izdaram kļūdaini. Es arī, man liekas, šodien no rīta tajā intervijā varēju izlasīt man mīļāko domu par to, ka nav jēga tērēt nepārtraukt naudu par to, kur viņa nebūtu jātērē. Jo arī šodien no rīta bija prezentācijas, kurās varēja dzirdēt, ka pateicoties precīzai diagnostikai un šo te kļūdaino variantu atrašanai, citās valstīs ir izdevies ietaupīt naudu tieši attiecībā uz ārstēšanu. Mēs neesam tādā pozīcijā, mēs nedzīvosim mūžīgi. Mūsu dzīves ir limitētas tikpat, cik ļoti resursi, un tieši tāpēc mūsu atbildība ir atnest tos medikamentus, kas katram pacientam var būt vislabākais tai viņa situācijas risināšanai. Un vēl es gribēju atzīmēt, ka mēs neesam izolēti Latvijā. Tās lietas, ko mēs šeit darām uz vietas, ir ārkārtīgi svarīgas mūsu cilvēkiem, bet mēs nedzīvojam izolēti. Mums ir Eiropas Savienība, mums ir Eiropas references tīkli, mums kā Eiropas pilsoņiem ir ļoti daudz dažādas iespējas saņemt medikamentus un piedalīties dažādos pētniecības projektos. Arī es tur esmu, tāpēc es zinu, mēs strādājam, un šobrīd ir milzīgi projekti, kuros ir ļoti daudz naudas priekš tā, lai apvienotu pacientu reģistrus. Es zinu, ka mēs šeit gadiem ilgi runājam par reģistriem, par to, ka tur dati nepietiek, ka mēs nevaram sāanalizēt, cik un kādi cilvēki mums ir saņēmuši kādus medikamentus. Man ir sāpīgi lasīt presē par to, ka vienam pacientam mēs esam iztērējuši 654 000 eiro par medikamentu, jo zinu, ka šis medikaments tam cilvēkam īsti nepalīdz, un mūsu valsts nav gatava pārtaisīt normatīvo regulējumu tā, lai tas cilvēkiem palīdzētu. Jo mums šobrīd ir tā, ka mēs tikai būvējam robežas. Un es vakar biju nenormāli priecīgi piedalīties EATRIS pasākumā, kur daudz no klātesošiem prezentēja savus fantastiskos institūtus un visas tās labās lietas, ko jūs darat priekš pacientiem. Un es domāju, ka mēs kā pacientu organizācijas varam arī palīdzēt jums stāstīt par to sabiedrībai, jo tie sasniegumi, ko jūs darat, ir fantastiski un tie ir nenormāli nozīmīgi un ir svarīgi, lai cilvēki šajā valstī, kur ir ļoti zems veselību pratības līmenis, par to zinātu un mēģinātu, varbūt viņiem tas neinteresē līdz galam, bet mūsu uzdevums ir viņiem stāstīt, jo varbūt viņi kādien sapratīs, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi. Un es domāju, ka caur šo precīzijas medicīnas prizmu mēs to noteikti varam izdarīt. Paldies. Vai kāds vēl pie galda vēlas izteikties? Jā, lūdzu. Labdien! Miks Dīriks, bērnu neirologs no bērnu slimnīcas, un es noklausījos jūs visus, un paldies, man liekas, iniciatīvas ir brīnišķīgas. To, ko es varu sacīt, ir tas, ka faktiski, manuprāt, es bišķiņ jūtos, ka es jau dzīvoju precīzijas medicīnā bērnu slimnīcā, jo bērnu neiroloģija šobrīd ir ļoti aktīva ar to, ka arvien vairāk medikamentu tiek arī tieši precīzijas medicīnā, gan genterapija, gan arī kādas citas pieejas ir tieši bērnu neiroloģijā. Līdz ar to bērnu slimnīcā faktiski šobrīd jūtos ļoti ērti, jo man ir pieejami faktiski bērnu slimnīca ir vienīgā iestāde Latvijā, kur ārstē bērnus. Tā ir vienīgā iestāde Latvijā, kur bērns var saņemt šo te laboratorisku izmeklējumu, konsīliju, komanda, un arī faktiski pateicoties komandas darbam, pateicoties vadībai un NVD pretīmnākšanai, mēs spējam arī sniegt bērniem šos jaunākos medikamentus. Tas ir uz šo brīdi, uz šo dienu. Un es zinu, ka rītdien visticamāk un pēc gada, pēc 3 arvien vairāk medikamentu būs nepieciešami, arvien vairāk resursi, lai mēs varētu arī šos pacientus apzināt, lai mēs viņus varētu arī veikt šos te diagnostiskos izmeklējumus un arī uzraudzību. Līdz ar to, manuprāt, tas prasīs milzīgs resurss un tas pakļaus diskriminācijai. Lielā mērā ļoti plašas pacientu grupas. Un es domāju, ka šeit ir ļoti daudz jārunā arī par šiem resursiem tīri no finansiālā skatu punkta. Medicīnā šobrīd visi jaunie medikamenti, kas pēc 5 gadiem ir nevienā normālā, manuprāt, veselības budžetā valstī nespējas uzturēt šo ienākošo precīzijas medikamentu finansējumu slogu. Līdz ar to ir nepieciešama šī pārstāvniecība no pacientu puses, kas ir gan pacienti, gan ārsti, gan arī laboratorijas, gan arī zinātniski institūti, kur spēj strādāt pret industriju. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi. Līdz ar to es jūtos ērti un es baidos bišķiņ par rītdienu un es ceru, ka es spēšu strādāt tikpat labi, kā es esmu līdz šim strādājis. Paldies. Liels paldies! Līdzīgi kā solījums, kas sākumā tika dots, mums šobrīd ir iespēja paņemt kādus 2-3 komentārus no zāles burtiski. Ja, Kraftskungs, lūdzu, jums gan ir izaicinājums, jums ir jāatņem mikrofons kādam no galda. Jā, lūdzu.
Labdien, Kaspars Grosu, IQV. Jā, piedod, viss kārtībā. Gribēju nedaudz varbūt oponēt pret industriju, lūdzu, nevajag strādāt, vajag strādāt ar industriju. Es gan nepārstāvu zāļu ražotājus, bet tas, kas šeit neizskanēja, bija tas, kad vajadzētu strādāt visiem kopā. Šis fórums ir tapis sadarbībā ar industriju. Lielākā daļa no tehnoloģijām nāk no industrijas. Mēs viņus ražojam priekš jums, priekš pacientiem, priekš ārstiem, priekš visu. Un precīzijas medicīna nekad nevarēs izdzīvot vai nekad nevarēs sākt dzīvot bez datiem. Un ar datiem mums arī būtu jāsāk. Mums būtu jāsāk apzināties ar to, ka pašreiz Staņēvičs kungs zinās, Valds Ābols zinās, ka bez datiem mēs neko nevaram izdarīt. Ja mēs salīdzinām šīs divas slimnīcas, tad vienā 90% no visa ir digitāla data, otrā ir 10% ir digitāla data. Ja? Bet bet vienkārši sāksim ar to, ka sakārtosim pašu fundamentu. Sakārtosim pašu fundamentu. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, visās 3 valstīs pētniecība iet uz leju. Jā, Baiba minēja, ir daudz un dikti Eiropas pētniecība, visu kaut kādi fondi, visu kaut kas, bet pētniecība iet uz leju, jo mums nav datu. Arī Igaunijā, bet Igaunijā iet uz leju pētniecība tāpēc, ka viņi netiek klāt tiem datiem, kas viņiem ir, pieņemsim pie biobankas, viņiem, lai viņi tik līdz vienai pētniecības procesam, viņiem vajag vismaz pusgadu. Tāpēc arī tur ir skats uzreiz uz ministriju un uz regulātoriem, ka varbūt neuztaisīsim to sienu, kas bija minēta ar šādām te problēmām. Mēs kā latvieši 2100. gadā Veselības organizācija ir pateikusi, ka mēs būsim zem 1 miljona. Mums ir jāķerās pie visām lietām, pie pilnīgi visām, kuras mēs vien varam sakārtot, lai tas nepienāktu, lai tā tas nebūtu. Un es uzskatu, ka precīzijas medicīna no rīta bija ļoti labs teikums. Varbūt mums viņu vajadzētu pat sākt saukt savādāk. Ja, kad varbūt nevis precīzijas medicīna, bet precīzijas veselības aprūpe. Sāksim ar datiem. Un vēl no industrijas mazs komentārs. Es domāju, ka, ko Laura minēja, ir ļoti labi par naudu. Mums vajadzētu varbūt sākt aizmirst to, ka mums nav naudas. Ja nauda nav manā kabatā, tad noteikti, ka viņa atradīsies kādās citās kabatās, ja mums būs konkrēts plāns. No rīta video, ko Valds rādīja, atradās taču nauda. Atradās. Mēs izārstējām to vienu pacientu. Un vēl droši vien, ka daudziem pacientiem atradīsies nauda, ja ir plāns, ja ir zināšanas, ja ir domāšana, tajā virzienā, ka mums to naudu nevajag. Industrija gatava nākt pretī to pašu datu sakārtošanai. Mēs esam daudz ko gatavi dot, testēt, mēģināt, bezmaksas, paralēli samaksu, nezinu, visu kaut kā. Sāksim ar pašu fundamentu, ar datiem un iespējams ar PPP principu, ko mēs jau ļoti sen runājam industrijā, tad publiskā un privātā partnerība, kas varētu šo industriju ļoti ātri uzbūst uz priekšu. Paldies! Paldies, jā, es varu tikai Kasparam Grosu pievienoties šajā par to, ka jautājums par publisko-privāto partnerību atnāk atkal dažādos formātos, jo bez šī te regulējuma izskatās, ka mēs nevaram piekļūt tai naudai, kas būtu nepieciešama vajadzīgi dažādu šķēršļu dēļ. Labi, liels paldies. Kāds piezīmes vēl no auditorijas? Vai kāds? Labi. Šis nav tātad pēc protokola. Mums šobrīd jāpalūkojās uz pirmajiem soļiem, kas būtu jādara pēc šī te pasākuma nosacīt rīcības komitejai, pieskatīšanas komitejai, un es raugos Malbāržu kunga virzienā, kā iekšējās sarunās tika uzrunāti šajā te pieskatīšanas komitejā būt profesors Mārcis Lejā, Ābolkungs, pats Roberts Malbārdis, Jankas kundze arī pieskata, Aija Geriņa un Siņītas kundze. Ja? Tātad tie cilvēki, kuriem būtu bez maksas, ja? Kas ir svarīgi, vienkārši jātur tonis un puls, bet ko tas praksē nozīmē? Tas nozīmē, ka ar visiem, kas ir šeit, ka šie ir cilvēki, kuriem ir nosacīts pašu veidots tautas mandāts, par šiem jautājumiem runāt uz priekšu, organizēt pasākumus un tam līdzīgi un virzīties uz priekšu. Protams, ņemot vērā, ka neviens no nosauktajiem nelec kājās un skaļi neiebilda par šo te, tad mēs varam varbūt noslēgt šo te apli ar tādu dizaina domāšanas elementu. Man ārkārtīgi interesē, mēs visi izrunājām tādas lietas, kā vajadzētu būt.
Un te es smēlos iedvesmu no Kloviņkunga. Varbūt tā pavisam ātri, bet ne visi, bet tikai daži. Kā mēs varam sabojāt šo pasākumu? Tas ir jautājums par, kas ir tie soļi, ko jūs jūtat jāaizies šajā virzienā, kārtējā reiz mēs to iznīcināsim. Jā, tad Baiba saprata jautājumu būtību. Bet, man ir viena ideja. Nē, nevajag mētāt idejas, kā viņu speciāli sabojāt, bet kas ir tie riski, ko mums vajadzētu ņemt vērā, lai šis notikums virzītos uz priekšu caur pašorganizāciju pie stratēģijas. Jā. Tātad es ļoti, ļoti negribētu, lai mēs arī nākotnē, man reāli ir pagājuši vairāk kā 10 gadi, lai izcīnītu pacientiem vietu pie galda kopā ar visiem citiem stakeholderiem. Un tas, ko es no jums lūdzu, no paša sākuma iesaistiet pacientu pārstāvjus. Mēs varbūt nezinām daudzas lietas, bet ļaujiet mums pamēģināt, ļaujiet mums kļūdīties un iesaistiet mūs visos iespējamos projektos no paša sākuma. Gan projektu dizaina plānošanā, gan klīniskajos pētījumos un visur citur. Mēs jums varbūt traucēsim nedaudz strādāt, bet tikai labu nodomu vadīt, jo mēs gribam, lai tas, ko jūs darat, ir patiešām ar pievienoto vērtību un no tā ir kāds labums. Paldies. Un arī šī rīta prezentācijas no visām Skandināvijas valstīm un arī no Izraēlas apliecināja, ka pacienti ir visos līmeņos, sākot no stīringa komitejām un beidzot arī ar dažādām apakškomitejām, organizatoriskajām. Labi. Es redzu pēc tādā ļoti vertikāla mugurkaula. Ābola kungam ir arī baža, ko varētu samaitāt procesā. Uz augšu tas? Pacienšās daudz ko var sabojāt, protams, jā, bet man liekas, ka ļoti pareizi, kāds jau te teica, ka stratēģija nav saprast, ko visu vajag darīt, bet arī saprast, ko nedarīt. Jā, tas, man liekas, arī laba lieta vienmēr. Bet par sabojāšanu, man liekas, ka mēs redzam vienkārši, kas notiek katru gadu, šis 3. gads, kad mēs runājam, mēs redzam katru gadu kaut kas jauns ir. Nepilnīgi citu uzsvaru, kaut kas jauns nāk. Un, man liekas, ka lielākā sabojāšanas pamācība būtu mēģināt uztaisīt tādu ilgstošu, visaptvarošu plānu, kurā būs atbildes visiem jautājumiem. Kamēr viņas nav, tikmēr nekur nekustēties. Jā, līdz ar to es domāju, ka svarīgākais ir atrast veidu, ja arī apzināties, kur ir lielākie riski, kurus mēs nekādā veidā nedrīkstam pieļaut. Un tie ir ētiskie riski, tie ir legālie riski, tās ir tās lietas, kas ir kritiskas. Bet par pārējo, man liekas, ir ļoti būtiski atrast veidu, kā mēs varam virzīties uz priekšu un tad jau to darbināt jau gaitā. Ja pretējā gadījumā mēs mēģināsim uzzīmēt visu, kā tam ir jābūt, lai tas ideāli strādāt, un tad katram būs teiks, bet es tur neredzu tādu atbildi vai tādu atbildi, un tad mēs neko netiksim. Paldies. Jā, lūdzu. Jā, man šķiet, ka vēl viena lieta, kā mēs varētu sabojāt šo, ir, ja mēs uzliekam uzreiz tādu ļoti, ļoti ambiciozu to mērķi. Viņam ir jābūt ambiciozam, bet varbūt sākam ar tādu mazu izdarāmu pilotu projektu, kā jau minēju, bet kaut ko mēs katrs pats zinām, ka mēs varam izdarīt kopā, attiecīgi sanākot. Un kaut kas tāds, kas neprasa 5 gadus, 7 gadus, bet kaut kas, ko es zinu, ka es Samanta ekonomikas ministrijas pusē varu palīdzēt jau šodien, rīt, parīt, un attiecīgi tādā veidā vienkārši turpināt iet uz priekšu un parādīt arī paši sev, ka mēs, ka ir tās arī, ka mēs tiešām varam, un tad jau arī tās lielās lietas mums šķiet organiski arī aizies tālāk. Paldies, Valciņas kundze, un tad Egeriņa. Jā. Pirmkārt, pacienti vienmēr gribēs ambiciozāku mērķi, jo mums vajag vienkārši izdzīvot, bet par to, kā sabojāt, ja mēs katra mazā pētniecība, maza vai liela pētniecības iestāde, katra maza vai liela slimnīca gribēsim visu darīt paši un nedalīties viens ar otru, mums nekas nesanāks, lai cik mēs gadus runātu par stratēģijām. Ja mēs neiemācīsimies sadarboties kaut vai reto, es tagad tikai par onkoloģiju runāju, kaut vai tikai reto vēžu jomā un saprast, kurš ir līderis, kuram ir lielākā kompetence, un ja katru reto vēzi mēģinās ārstēt savā slimnīcā, no tā zaudēs pacienti. Jo pacientu interese ir saņemt maksimāli labāko to, kas ir viņa interesēs, un ja tā baigi godīgi pacientiem nemaz neinteresē, vai mums ir biobankas, vai mums ir dati, vai mums ir vēl kaut kas. Es vienu lietu gribu. Es gribu dzīvot labi un ilgi. Neko vairāk man nevajag. Paldies. Paldies. Es domāju, tāds labs motīvs par sadarbošanos. Kā tāda? Egeriņa, lūdzu. Te pociņā vajadzētu būt uz augšu.
Ja viņi jau ir uz augšu, tad pārējais ir sabotāža. Neskan viņš tomēr. Tagad arī dzirdēt. Kad laikam galvenais ir nenojaukt to jau, kas ir esošais, kā teica Kloviņa kungs, vai ne? Es domāju, ka mums jau tiešām ir diezgan daudz labas iestrādes un vienkārši uz esošā jau būvēt to jauno un tās vajadzības, kas vajadzīgas. Un otrs, droši vien, kad, lai tas viss neapstājās, mēs šodien parunājām, vakar parunājām, bija baigi forši, un mēs atkal gaidām nākošo gadu, nākošo konferenci oktobrī, un atkal atgriežamies, un pa starpai nekas nenotiek. Jā, droši vien, kad tas būtu labi turpināt. Tad starp notikumu pa vidu, lai virzītu šo uz priekšu. Labi, liels paldies. Profesors Leja, lūdzu. Paldies, paturpinot drusku to, ko Samanta tā neapzināti pieminēja par to darbošanos kopā. Un es domāju, ka viena lieta, kā mēs noteikti varam visi sabojāt, ir turpināt rosīties katram savās milšu kastē. Dievu dēļ neļaut otram zināt, kas tanī viņa pasaulītē notiek, jā, un vēl jau vairāk tad, kad gan runājot par sadarbību ar industriju, bet arī par Eiropas fondiem. Protams, mums ir daudz barjeras un šķēršļi, bet nemēģinot viņus pārvarēt, bet mēģināt tā ļoti individuāli cīnīties ar viņām. Ļoti daudz, kas tiešām aizies šķērsām, tā kā tas būtu viena lieta, kas būtu būtiski. Vai vēl kāda neminēta satraukums vai baža? Kloviņkungs? Es jau pateicu, ko nevajadzētu darīt. Es varbūt pateicu, manuprāt, ļoti vienkārši ir arī pateikt, ko vajag darīt. Ir vienkārši nākošais solis. Mēs visi zinām, katrs mums zinām vienu soli, kas jādara. Ja? Nu, teiksim, pieņemam biobanku likumu. Tas neatrisinās visu, bet mēs izdarīsim vienu lietu, un tad mēs varam nākošu nedēļu jau nosaukt nākošo. Tā, ka es domāju, ir lietas, kuras ir ļoti skaidrs, kas jādara. Labi, paldies. Es domāju, caur to mums arī parādās rīcības komiteja, uzraudzības komiteja, tā mēs to smalki varam saukt. Tā pirmā tālākais darbības motīvs, jā, principā ir tāda mazo soļu loģika, ko uzlikt un visiem dalīties un ieraudzīt šajā sakarā. Vai zālē kādam vēl ir piebilde šajā kontekstā, šajā mirklī? Jā, lūdzu. Tā, ieskatos caur prožektoru gaismām. Alise. Jā, lūdzu. Nav? Tas ir mūžīgs jautājums. Intelekta pārbauda, vai kas tas tāds ir? Jā. Un Diena Alise Krūmiņa, es pārstāvu arī Amerikas Tirdzniecības palātas veselības darba grupu. Īstenībā, man liekas, viena ļoti, ļoti būtiska lieta, lai vispār procesi iet uz priekšu, lai lietas notiktu, manuprāt, ir piederība, ownerība, accountability vai vienalga atrodam kādu vārdu mēs gribam, jo man šķiet, ka jebkurā jomā, un es ļoti labi atceros, kā bija tad, kad mēs visi kopā veidojām iepriekšējo, jau aizejošo onkoloģijas plānu, mēs ļoti daudz runājām par to, ka ir nepieciešama kaut kāda atbildība, ir uzraugošais mehānisms un atbildības katrai konkrētai pusei par to, ko es konkrēti darīšu un ko es konkrēti atnesīšu. Ja tādas nav, tad arī nav rezultāta. Un man liekas, ka ir būtiski, lai mēs katrs aizējam mājās ar sajūtu par to, ko es konkrēti pienesīšu vai ko es konkrēti darīšu. Jo es, piemēram, savā telefonā piezīmēs pierakstīju visu, ko mēs šeit šodien runājām, ko katrs jūs runājāt, un noteikti arī mēs veselības darba grupā pārunāsim, kas ir tas, ko mēs varam darīt. Un Amčam ir tiešām uzņēmies ļoti lielu lomu šajā. Mēs diezgan ilgi runājām, ka ir Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes, tur ir ierakstīta precīzijas medicīna, kaut kad būs audits, kaut kad izpētīs, kas te notiks, un vienkārši nekas nenotiek. Nu, lūk, un tad Amčams ņēma, tā teikt, rīcību savās rokās, bet mēs esam nevalstiskā organizācija. Mums ir kaut kādas zināmas iespējas, bet mums varbūt nav vara. Tāpēc droši vien ir jāatrod tas pareizais mehānisms un līdzsvars, kā dabūt līdz kaut kādai reālai darbībai šo precīzijas medicīnas jautājumu. Tātad atbildība, man liekas, tas svarīgākais.
Paldies. Nu ko, šajā mirklī uzmetot tādu nelielu kopsavilkumu, un tad es došu vēlreiz vārdu pavisam īsiem secinājumiem par to, ko aiznest mājās no tiem, kas sāka un atklāja šo sesiju, proti Melbārža kungs un Jankas kundze. Jankas kundze, tas ir pārsteigums, es vienkārši tā mēs noslēdzam, kā sākam, tā noslēdzam. Bet pāris lietas man šķiet būtisks elements ir tas, ka ņemot vērā tādu panorāmisku skatu uz dažādiem formātiem, šis formāts šodien jau ir pietiekami būtisks un unikāls ar to, ka pie viena galda sēž ne tikai viena tvēruma labākie, bet arī nāk klāt citu tvērumu ierasti pārstāvi, un šajā gadījumā es domāju gan par ekonomikas ministriju un skatu uz tautsēmniecību, gan Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un skatu uz šo te starptautisko investīciju vidi. Tā rekomendācija būtu, protams, ar katru kārtu paplašināt šo te, un es domāju, brīnišķīgs piedzīvojums būtu, ja šeit sēdēt mūsu kolēģi no finanšu ministrijas, vai ne, un tam līdzīgi, vai ne? Tas ir viens elements. Un otrs, tas, ko es atnesīšu droši vien no rīta sarunas, kas mums bija, kur arī profesors Slej piedalījās, viens no lielajiem jautājumiem, ko kolēģi no citām valstīm nesa, bija stāsts par savstarpējo uzticamību. Un par to, kā gan uzticamība no pacientu puses, parakstot piekrišanas, strādāt un darboties ar saviem datiem, gan laikmets pirms GDPR un pēc GDPR, gan par to, kā mēs veidojam jaunas procesus, uzticoties cits citam, kas šeit jau tika minēts. Tad tas lielais novēlējums droši vien būtu, mēs jautājām, kā tad uzticamība veidojās Dānijā. Viņi teica tā, mēs sākām veidot to 1960. gadā. Mums šādas privilēģijas nav, bet viņi teica, uzticamība veidojas tikai taisot sistēmas, jaunas projektus, jaunas politikas, ja tā ir absolūti caurspīdīga. Tātad tas ir tas pamat uzdevums, caurspīdīgums, kas aizved atpakaļ pie regulējuma, kas ļauj mums būt caurspīdīgiem, ja mēs runājam par publiskām privātām partnerībām, ka viss var godīgi nākt ar savām iniciatīvām, naudām, idejām, regulējumiem pie viena galda un strādāt. Tik tālu par šo. Melbārža kungs, jums jāsadala ar Jankas kundzi, kurš noslēdz pilnībā. Tad. Jā, tad to, ko mēs arī dzirdējām, kas bija piedāvājumā, man liekas, ļoti svarīgi, ka tiešām sāksim ar maziem solīšiem uz priekšu. Un sākam arī apzināsimies, kas mums jau šobrīd ir precīzijas medicinā. Padalāmies, pastāstam citiem. Otra lieta, viennozīmīgi iesaistam visas iesaistītās puses, gan pacientus, gan arī industriju. Un tā trešā lieta, kad tie nākamie soļi viennozīmīgi viņam jābūt tuvāko 6 mēnešu laikā. Ja mēs tiešām nākšu reizi, ka mēs tiksimies vai runāsim par šiem jautājumiem, būs pēc gada oktobrī, tad mēs nebūsim izdarījuši savu darbiņu. Paldies. Jankas kundze, jums noslēgums. Es pavisam īsi, es tomēr aicinātu visus sadarbību. Mēs esam diezgan maza valsts, un droši vien, ka nevienai no slimnīcām vai nevienai no ārstniecības iestādēm nav jāpierāda tas, ka viena var vairāk, otra var mazāk. Mēs varam visi kopā, mums ir jāvienojas, ko mēs kurš daram, kādus resursus izmantojam, un es domāju, ka tad mēs arī ļoti daudz panāksim. Paldies! Paldies! Aicinu aplaudēt notikumam un klātesošajiem par godu.